Do you need it still? Vai tas vēl ir vajadzīgs? Do you need as reference or not? Kā pieturas punkts vai vajadzīgs? If you need, I will use maybe this one. Ja vajag, es izmantošu otru daļu, tāfas otru daļu. So now we go to the secret. Maybe I sit here. Who likes secrets? Tagad par pie noslēpumiem. Kuram patīk noslēpumi? All kind of secret theories, YouTube, movies, the secret, secrecy. Visādas noslēpuma teorijas, filmas, noslēpumainība. Who watched the conspiracy and secrecy of the landing on the moon? Who? Kurš grib par konspirāciju un noslēpumainību par nolaišanos uz mēnesi? There's one friend of mine, he was. Tie, kas pacēla rokas aizmugurē, tie ir mani draugi. They made the fake, the hoax, the fake landing on the moon. The first landing on the moon, fake. Bija viltus nolaišanās uz mēnesi. They created studio, Viņi tika uztaisīta studija. And some things were completely went wrong, yeah? Some things went completely wrong. Un tur kaut kas galīgi nogāja šķērsām. Like, for example, suddenly reflectors dropped down. Kaut kādi reflektori bija nokrituši. And from behind the horizon of the moon, all these guys with neckties and, just... Un no mēnesis aizmuguras no horizonta parādījās puiši ar kaklas saitēm, baltos kraklos, tur kaut kas tāds. So there's theory that in secret Americans never went to the moon. They just, made a movie and pretended that Tā kā ir teorija, ka amerikāņi patiesībā nemaz nav izkāpuši uz mēnesi, ka viņi patiesībā ir uztaisījuši studiju. To make Soviets, crazy, better than Soviets. Lai tracinātu Sovietus. In fact, it was just training. They just trained. And there's patiesībā tās bija mācības. There's audio track on this. Ir saglabājies audio ieraksts. Houston talking to astronauts. Houstons, kur sarunājas ar astronautiem. There's all bad words. Un tiek lietoti visi iespējamie labu vārdi. It's so funny that when you watch it, you just laugh all the time. Tā kā tā filma ir patiešām forša, var smieties visu laiku. And it's good to watch things like that before you listen. Bet ir labi paskatīties tādas lietas pirms klausīties. Why? Kāpēc? Because you have to change a little bit your mind. Jo jums ir nedaudz jāizmaina prāts. This common thinking, good, bad, happy, Ierastā domāšana, labais, sliktais, priecīgs, bēdīgs. Just counteract it a little bit. Tie pretrunā ir viens ar otru. Say joke or whatever. Piemēram, joks vai, vienalga kas. Or see the hoax landing on the moon, it's really funny. The fake. Vai arī, piemēram, viltus nolaišanos uz mēnesi, izkāpšanu uz mēnesi. Houston talking to Vai sarunāšanos ar astronautiem. So, you see, because if we try to think about it, we don't catch. Ja mēs mēģinām par to domāt, tad mēs nevaram to noķert. Why? Kādēļ? Because you always overlook. Jo jūs vienmēr skatāties kaut kam pāri, jūs kaut kā citādi skatāties. So, let's say, from where do you want to start? From love, freedom, or inspiration? No kura vārda jūs vēlaties sākt? No mīlestības, brīvības vai iedvesmes? With key, don't worry. You can... We lost the key and the door was shut by itself and the key is inside. And our translator, car, keys and everything are inside. Mēs ieslēdzām visu iekšā. Tā skaitā atslēga, netiekam klāt. Meistara atnāk. Yeah, it's an interesting situation actually. Tā ka viss ir ļoti... It's funny. What we did, it's really funny. But first... ko mēs izdarījām ļoti interesanti. So first thing is, what would you like to start from? Tātad pirmkārt, ar ko jūs Es atvainojos, mums ir ķibeli, mums tur
nolika visu. But we couldn't open. Un vairs tur iekšā mēs netīk. She tried, I tried, she tried. Tātad, ar kuru vārdu jūs vēlaties Viņi sākt? dozīs klusāci. Okay, so you see, it's a very good background for what I am talking about. Viņi būs labs fons tam, ko es teicu. Because it's funny enough that suddenly you start to change your thinking. Tā kā, ja ir kādi šķēršļi, tas ir pietiekami amizanti, lai mainītu jūsu domāšanu. What would you like to start from? No kura vārda gribētu sākt? Mīlestība, brīvība, iedvesma. Mīlestība. Mīlestība. He said mīlestība. And other? Jūs teicāt mīlestība, iedvesma, inspiration. Inspiration, okay. So, first thing for both, you have to relax. Vispirms, un tas attiecas uz abiem vārdiem, jums ir jāatslābinās. Correct? No, A. Instead of the second yes. Like double A. Okay. Nice spelling this word. Oh, first thing, just relax. Vienkārši atslābiniet. You ask for inspiration. Jūs lūdzat iedvesmu. But I can tell you when true inspiration came to you. When? Bet es varu pateikt jums, kad pie jums atnāca īsti iedvesma. You may not remember it. Jūs varat neatcerēties. But I will tell you. Bet es jums to pateikšu. And we can vote who did like this, who didn't do like this. Un mēs varam pēc tam balsot, kuram tā bija, kuram nē. Inspiration came only when you were relaxed. Iedvesma atnāca tikai tad, kad jūs bijāt atbrīvojuši. Not tensed. Ne saspringuši. Not thinking too much. Ne tad, kad jūs pārāk daudz domājāt. Maybe you went for a walk. Varbūt jūs pastaigājāties. Maybe you went to the seaside. Varbūt bijāt jūrmalā. Maybe you just got up in the morning after a long sleep and you were relaxed. Varbūt gluži vienkārši pamodāties no rīta pēc ilgas, labā miegā pavadītas nakts un jutāties atbrīvojušies. So the first secret is to relax. Tātad pirmais noslēpums ir atbrīvoties. What to relax? What? What to relax? Ko atbrīvot? Your mind, Prātu, not body. ne ķermeni. Of course, when you relax your body, sometimes the mind also relaxes. Protams, reizēm, tad, kad jūs atbrīvojat ķermeni, tad arī prāts atbrīvojas. But sometimes you try to relax your body, but still mind has a lot of tension. Bet reizēm jūs mēģināt atbrīvot savu ķermeni, bet prāts turpina darboties, domā. So actually you have to relax Tātad jums ir jāatbrīvojas. and take it completely easy. Un jāpieiet tam ļoti vienkārši. Why? Kāpēc? Because you don't forget that you are a queen. Jo neaizmirstiet, ka jūs esat karaliene. You are a king. Jūs esat karalis. You are the head of the kingdom. Jūs esat karaļvalsts galva. It's your natural inheritance. Tas ir jūsu dabīgais mantojums. And you were born with this. Un jūs ar to esat piedzimuši. It means everything is fine. Tas nozīmē, ka viss ir vislabākajā kārtībā. You see? So first thing, really relax. And relax your mind. Pirmā lieta – patiešām atbrīvojieties un atbrīvojiet savu prātu. The next thing would be Nākamā lieta būtu, what she said before. ko jūs teicāt pirms tam, Observe. novērot. Instead of Z, S. Instead of double. Okay. You know, just observe. What to observe? Ko novērot? Nothing in particular. Neko īpašu. Just your mind. Tikai prātu. To keep it relaxed. Turiet to atbrīvot. But it's very difficult. Bet tas ir ļoti grūti. Because our custom, our habit is to get attention. Jo mūsu paradums ir turēt to sasprindzinājumu. To get thinking. Turēt to domāšanā. Not thoughts by themselves, Nevis domas kā tādas, but to do thinking. bet
darīt domāšanu. There's nothing wrong with thought. Nav nekā peļama domās It kā means just that tādās. you have brain, Tas nozīmē tikai to, ka jums ir smadzenes. so you are healthy. Jūs esat veselīgi, But what we do, we start to do thinking, you know. bet tas, ko mēs darām, mēs sākam domāt, sākam darīt domāšanu. And we play with thoughts, Un mēs spēlējamies ar domām. with thoughts of good and bad, Ar domām par labo un slikto. like and dislike. Par to, kas patīk, kas nepatīk. And we develop. Un mēs to attīstām. This means thinking, Tas nozīmē domāšanu. not thought, Not so, ne, not thought, but thinking. nevis domas, bet domāšana. So when we observe our mind, just we observe that thoughts appear, but we don't engage into thinking. Ja mēs vērojam savu prātu, tad mēs redzam to, novērojam to, ka mūsos ir domas, parādās domas, bet mēs neiekļaujamies domāšanas procesā. Then when we relax, actually it is like this, that we observe in subtle way our mind, even if we are not conscious. Kad mēs atbrīvojamies, tad mēs vienkāršā veidā vērojam savas domas, bet neapzinīgi, bez apziņas. And we are not taking care of thoughts, and we don't engage into thinking, but we look deeper. It is why the observation is so subtle. Un mums nerūp domāšana, mēs ejam dziļāk, kur ir mūsu domas, un tā kā mēs ejam dziļāk, tāpēc mūsu domas ir vienkāršas. Then inspiration suddenly pops up. Un tad pēkšņi parādās iedvesma. From where? No kurienes? From your kingdom. No jūsu karaļvalsts. Something real. Kaut kas īsts. Then you are complete. Un tad jūs esat pilnīgi. So, but this is very difficult in the beginning. Bet tas ir ļoti grūti sākumā. So what we take as a path to reach inspiration or love? Ko mēs izvēlamies par ceļu, lai sasniegtu iedvesmu un mīlestību? This what you inherently inherit from the moment of your birth. To, ko jūs mantojat no mantojuma, kas nāk kopā ar jums piedzimstot. First is body. Pirmais ir ķermenis. How is this in Russian? Ķermenis. Do you want to write it in Latvian? Yes, I will myself. Feel free. I feel inspired. But be real. Could you please change the first letter for K? Okay, Carmeny. Yes, and add a comma under. Under K. Is good now? Okay, so look. First is body, because you were given body by your parents. Tātad vispirms ir ķermenis, un, jo ķermenis jums ir vecāku dots. Is your body your body? Vai jūsu ķermenis ir jūsu ķermenis? Who thinks so? Kas tā domā? Kurš tā domā? I think so. I feel that way. You not? Es tā domāju, es tā jūtu, jūs tā nejūtat. People in Riga are strange. Rīgā ir savādi ļaudis. Don't tell your psychiatrist. Tikai nesakiet saviem psihiatriem. But in fact, it is not our body. Yeah? Bet patiesībā tas nav mūsu ķermenis. If it was my body, then it means it belongs to me. I produced it, yeah? Ja tas būtu mans ķermenis, tad tas nozīmētu, ka tas man pieder, ka es to kaut kā pats esmu radījis. But each body of yours and mine comes from father and mother, from the egg of mother and the seed of father. Bet katrs ķermenis, gan manējais, gan jūsējais, nāk no tēva un mātes, no mātes olšūnas un no tēva sēklas.
And it's a present Un tā ir dāvana from mommy and papi. no mammas un tēta. And it's really great present. Tā ir patiešām liela dāvana. Be happy with your bodies. Esiet laimīgi ar savu ķermeni. You are really perfect. Jūs esat patiešām perfekti. You are really queens. Jūs esat patiešām karalienes. But you are not kings. Bet jūs neesat karaļi. Not worry. We are also kings. Neuztraucieties, mēs arī esam karaļi. So we start with the body. Tātad mēs sākam ar ķermeni. It's easiest way Vienkāršākais veids, to observe the mind. lai novērotu prātu. You know what first and last thing in your life you have to do? Vai zināt, kas ir pirmā un pēdējā lieta, kas jums dzīvē jāizdara? It's a secret. Tas ir noslēpums. You are born with this and you die with this. Jūs ar to piedzimstat un ar to Do you nomirstat. know? Vai zināt? Elpot. People from Anahata should be forbidden to come forward. Probably. Cilvēkiem no Anahats vajadzētu aizliegt uz You destroy šiem. my wonderful work. Jūs graujat manu brīnišķo darbu. Yes, of course, it's a breath. Protams, tā ir elpa. It's the first thing the baby comes out to survive is to Tā ir pirmā lieta, kad bērns piedzimst, lai izdzīvotu, viņš kampja gaistu. And when you die, the last thing you do is exhale. Un, kad mirstat, tad pēdējais, ko jūs darat, ir jūs izelpojat. Life, it is what you experience now. Dzīve ir tas, ko jūs pieredzat šobrīd. And life means inhale and exhale. Un dzīve, tas nozīmē ieelpot un izelpot. If you try to stop it, you die. Ja jūs mēģināt to apstādināt, jūs nomirstat. Almost immediately. Tad drīz tūlīt nekavējoties. If you stop eating, Ja jūs pārtraucat ēst, you don't die immediately. jūs nenomirstat uzreiz. Maybe after a few hours. Varbūt pēc dažām stundām. Some people. Daži cilvēki. And when you stop to drink, you also don't die immediately. Ja jūs pārstājat dzert, jūs arī nenomirstat tūlīt. So breathing is really what makes life. Yeah? Tā ka elpošana ir tā, kas sastāv dzīvi. And the breathing Un elpošana is connected to the mind. ir saistīta ar prātu. It's the entrance gate to your kingdom. Tie ir ieejas vārti jūsu karaļvalstī. It's entrance gate to your inspiration, Tie ir ieejas vārti jūsu iedvesmām, freedom and love. brīvībā un mīlestībā. Why? Kāpēc? Those of you who had inspiration, please try to remember that moment. Tie no jums, kuri ir piedzīvojuši iedvesmu, lūdzu, mēģiniet atcerēties to brīdi. Do you know that depending on our thinking, Vai jūs zināt, kā atkarībā no mūsu domāšanas, our breathing pattern changes? mūsu elpošanas ritms mainās? Sometimes it's short and quick. Reizēm tas ir īss un ātrs. Sometimes we almost suffocate. Reizēm mēs burtiski, mēs kampjam gaisu, mums trūkst gaisa, mēs rīstamies. And when we are really relaxed, our breathing becomes very fine, very deep. Un tad, kad mēs esam patiesi atbrīvoti, tad mūsu elpa kļūst patiešām līdzena, mierīga, Much, much slower. daudz, daudz lēnāka. Like we have basically 14, 16 breathing, inhaling, exhaling per minute. Normāli mums ir 14, 16 ieelpas, izelpas If we really, minūtē. if we really relax, we go down to 6. Ja mēs patiesi atbrīvojamies, tad tas samazinās līdz 6. If in deep relaxation we start to observe, Dziļā atbrīvotības stāvoklī mēs varam novērot, it goes down to 2 inhaling and exhaling per minute. ka ieelpas un izelpas skaits samazinās līdz 2. And finally it can go even to 1 per minute. Un ir iespējams, ka tās samazinās arī līdz 1 ieelpai, izelpai minūtes laikā. And the more we do it, more often it can almost stop.
And more we do, more often. Yeah. Un jo vairāk mēs trenējam, jo vairāk mēs sekojam un atbrīvojamies, mēs varam vispār pārstāt elpot gandrīz. It becomes extremely fine. Jo tā kļūst pavisam, elpa kļūst pavisam nemanām. But you act, you are not like zombie, you know. Bet jūs strādājat, darbojaties, jūs neesat kā zombiji sastinguši. Mind becomes extremely clear, very strong, very deep. Prāts kļūst ļoti tīrs, stiprs, ļoti skaidrs. So we have breathing. Tātad mums ir elpošana. How does it go in Latvian? Elpošana. L-A-I. Yes. Pošana. And please put upside down roof above us. Yes. Nice roof. Okay, so it's why I say we overlook this. Tas ir, kādēļ es saku, ka mēs pārskatām šo. It's too close. Ka mēs to overlook, we neglect, you mean? Overlook, we don't see just like, it's so close that I don't say, not just Mēs to neievērojam, tik pierasts tas ir. we overlook because it is so close, it is so natural. Tas ir tik tuvs mums, tik dabīgs. And we think that we are incomplete. Un mēs domājam, ka mēs neesam pilnīgi. Though we have body, we have mind, and we breathe, we still think that something is lacking. Kaut arī mums ir ķermenis, mums ir prāts, mums ir elpošana, bet mēs tomēr domājam, ka mums kaut kā trūkst. Then body and breathing becomes subject of thinking. Un tad ķermenis un elpošana kļūst par domāšanas priekšmetu. Then we become tensed. Un tad mēs kļūstam saspringti. There's too much thinking. Pārāk daudz domāšanas dēļ. Our breathing becomes too short Mūsu elpa kļūst pārāk īsa. because there's too much thinking, too much Jo- hope, too much wish, Jo mēs too pārāk many negative emotions. daudz domājam, mūsos ir pārāk daudz vēlmju, pārāk daudz cerību, pārāk daudz negatīvu domu. So just relax. Vienkārši atbrīvojieties. Believe in this that you are complete. Noticiet, ka jūs esat pilnīgi. Whatever happens in your life, Lai kas notiktu jūsu dzīvē. nobody can take away from you your breathing. Neviens jums nevar atņemt elpošanu. Nobody can invade your mind. Neviens nevar ieņemt jūsu prātu. When we can hook on breathing with our relaxed body, and then we can observe mind through the breathing. I can repeat. Jā, please. Paldies, ka izdarīji. I will tell once more. It works. Okay. If we focus on breathing Ja mēs fokusējamies uz elpošanu and relax our body, un atbrīvojam savu ķermeni, and in this way observe our mind. un šādi novērojam savu prātu. Why? Kādēļ? Because when we focus on breathing, Jo fokusējoties uz elpošanu, we turn away from thinking. mēs aizmirstam domāšanu. We make our mind a little bit free from burden, from obstacles. Mēs atbrīvojam savu nedaudz atbrīvojam prātu no nemitīgās iesaistīšanās domāšanā. And then, when we will become really genuinely good Un tad, professional, kad mēs kļūsim pavisam īsti brīvi, the first thing we will feel is some self-confidence. tad pirmais, ko mēs ievērosim, būs pašcieņa, sevis apzināšanās. Because it comes from our mind and from our body. Jo tā nāk no mūsu prāta un no mūsu ķermeņa. Generally, it will be like we will feel a little bit better. Vispārīgi runājot, tas būs tā, ka mēs vienkārši jutīsimies nedaudz labāk, A little bit calmer. nedaudz mierīgāk. It will be the first sign Tā that we būs go into the right direction. Back
to inspiration, freedom and love. Pirmā zīme, ka mēs ejam pareizajā virzienā, atgriežoties pie iedvesmas, brīvības un mīlestības. So there's nothing to look for outside. Nav nekā, kas mums būtu jāmeklē ārpusē. You will not find anything outside. Jūs neko neatradīsiet ārpusē. Outside only inspires thinking. Ārpusē tikai un vienīgi iedvesmo domāšanu. Fame, Slava, money, nauda, sex, dzimuma attiecības, food, pārtika, sleep. miegs. All this we are hooked on as our desires and we are looking outside. Tas viss, kā mēs esam pieķērušies, tās ir mūsu vēlmes un vēlmes, kas atrodas ārpus mums. Thinking it will make us happy. Happy? Yeah, thinking it will make us Mēs happy. domājam, ka tas mūs padarīs laimīgus. But it always makes us finally unhappy. Bet tas viss mūs beigās padara nelaimīgus. It is not that I discourage you to eat, sleep and have Tas sex. nenozīmē, ka es jums saku, neēdiet, nedzeriet, neguliet un lai jums nav dzimuma attiecība. I hope it will go well with you. Es ceru, ka ar jums viss būs kārtībā. But look at money and fame. Bet paskatieties uz naudu un slavu. We always want money. Mēs vienmēr gribam naudu. We torture ourselves to have money. Mēs mokām sevi, lai tikai mums būtu nauda. We overwork to have money. Mēs pārāk daudz strādājam, lai mums būtu We nauda. have too many worries to have money. Mēs pārāk daudz raizējamies, lai mums būtu We nauda. make God from the money. Mēs no naudas iztaisam Dievu. So what happens? Kas notiek? We are so afraid Mēs esam tik nobijušies. that we think we may have no money. We think it is end of our life. Un iedomājamies, ka ja mums nebūs naudas, tad tas būs mūsu dzīves beigas. But real life is only your body, your mind and your breathing. Bet Not money. īstā dzīve ir jūsu ķermenis, jūsu elpošana, jūsu prāts, ne nauda. It's priceless. Tā nav vērtības. You can't buy it. Jūs nevarat to nopirkt. It's precious. Tas ir And dārgums. it is why we overlook it, you know. Un tas ir tas, kādēļ mēs to īsti neievērojam. Thinking something is better and so on outside. Mēs domājam, ka kaut kas ir labāks un ka tas labākais atrodas ārpusē. Then fame comes. Un tad nāk slava. Fame is a demon. Un slava tas ir dēmons. And every one of us has this demon. Un katrā no mums ir šis dēmons. Good name. Labs vārds. No critics. Nekādas kritikas. Only praise me. Tikai slavē man. So we have demons in families. We have demons In the families. in our mūsu ģimenēs ir dēmoni. Men are very good in this. You know. Vīriešiem tas labi padodas. They are terrible. Mēs esam The briesmīgi. husband who is a dictator, you know. Vīrs diktators. And some Stalins and Hitlers, many of them are very small. Staļini, Hitleri, ļoti daudz maziņi ģimenēs. In many families. Daudzās ģimenēs. They dictate, you know. Viņi diktē. Wife should be like this. Sievai jābūt tādai un šitai. Child like this. Bērnam tādam. This like this. Tam tādam. Politics like this. Politiķim tādam. Latvia like this. Latvijai tādai. Me like this. Manam tādam. It's crazy. Kaut kas traks. No relax. Nekādas No atbrīvotības. freedom. Nekādas brīvības. You are forbidden to have any inspiration. Jums ir aizliegts, ka jūsos ir iedvesma. Somebody tells something bad about us and you are down. Kāds jums pasaka kaut ko sliktu un jūs nolaižat galvu. Sometimes people say lies, yeah? Reizēm cilvēki melo. They start to praise you. Viņi liekulīgi jūs slavē. How good you are and so on. Cik jūs esat labi un tā But you know it is tālāk. not true. Bet tas nevienmēr ir But taisnība. still we know it is a lie, but we feel better. Un kaut arī mēs apzināmies, ka tie ir meli, bet mēs jūtamies labāk. Really? Jā, patiesi. So it's hidden in the mind. Tas ir paslēpts prātā. Why? Kāpēc? Because we still feel incomplete.
Jo mēs vēl ar vienu jūtamies nepilnīgi. Instead of being a queen or king of one ounce kingdom, we feel like beggar. Tā vietā, lai mēs justos kā karalienes un karaļi paši savā karaļu valstī, mēs jūtamies kā ubagi. It's open. Some water. Water for her. Water. So, you see, it is when we start to take care of our breathing, we focus on breathing. Tad, kad mēs sākam ievērot savu elpu, sākam fokusēties uz elpu, we turn away from thinking. Mēs aizgriežamies no domāšanas, atstājam domāšanu aizmugurē. Then we start to return to our primordial. Un tad mēs pagriežamies pret to, kas mums ir dots no dzimšanas kā pats pirmais, atgriežamies pie pirmsākuma sevī. Dignity pie cieņas and completeness. Un pie pilnības, nobeigtības. You see, when you do something out of inspiration, un tad, ja jūs kaut ko veicat ar iedvesmu, you feel dignified. Jūs jūtaties pilni ar cieņu. You feel noble. Jūs jūtaties cienīgi. And you love to look at the piece of this art because it reminds you of this inherent quality. Un jūs patīk raudzīties uz savu mākslas darbu, jo tas jums atgādina par šo pirmo no dzimšanas mantoto īpašību. If you want to get love, ja jūs vēlaties būt mīlestību, you can start like this. Jūs varat sākt šādā secībā, but we put stress on something a little bit else. Bet mēs uzsveram vēl ko. Most important will be relaxation in the beginning. Sākumā vissvarīgākā būs atbrīvošanās. And the mind itself. Un prāts kā tāds. Not breathing. Ne elpošana. Breathing is only for help. For help. Support. Jā. Elpošana ir tikai kā atbalsts, palīgs. Then you will have to relax in extremely deep way. Jums vajadzēs atbrīvoties īpaši dziļi. Because then you will have to relax within your own mind. Jo jums vajadzēs atbrīvoties pašiem savā prātā. Once you start with breathing, sākot ar elpošanu, and you calm down, you become more confident and so on, you can start to work only on mind. Un jūs nomierinaties, jūs kļūstat pārliecinātāki, un jūs varat sākt strādāt paši ar savu prātu. Because the mind is the source. Jo prāts ir avots. It's our father and mother. Tas ir mūsu tēvs un māte. It's our kingdom. Tā ir mūsu karaļvalsts. Our freedom. Mūsu brīvība. Which is based on love. Kas balstās uz mīlestības. But this is not easy. Bet tas nav viegli. So easy way. Ir 100 vieglais ceļš. Easy way is to go step by step and to first start with breathing. Vieglais ceļš ir iet soli pa solim un sākt ar breathing, yes? Ar elpošanu. And you know these moments already. Un jūs to brīdi jau atpazīstat. Because you have moments where you are alone. Jo jums ir brīži, kad jūs esat vieni. Unconcerned. Nekas jūs nesatrauc. Like you have great nature in Latvia, maybe you go to the woods or you go to the seaside. Latvijā ļoti skaista daba, varbūt jūs aizbraucat uz mežu, uz pļavu. Then you forget about your work, your work. Aizmirstat par darbu, par rūpēm. Then you experience some peace and peace of mind. Un tad jūs piedzīvojat miera sajūtu un prāta mieru. There is nobody who blames you, nobody who praises you. Nav neviens, kurš jūs vaino, nav neviens, kurš jūs slavē. And you feel at that time so good. You are alone, just nature and you feel so good. Un jūs tajā brīdī jūtaties tik labi. Jūs esat vieni ar dabu. And it is true you. Un tas esat patiesais jūs.
not only this person engaged in all these things of everyday life. Ne tikai tā persona, tas cilvēks, kas ir aizņemts ikdienas dzīves notikumus. Then when it was suggested before I asked about the path, it was to observe oneself and to see the relations with outer world. Un pirms brīža mēs jau runājām par attiecībām, par saikni, par komunikāciju, par attiecībām ar sevi un ārpasauli. So look, when you go to the seaside and you spend some time at the seaside alone, aizbraucot uz jūrmalu un pavadot vienatnē laiku, and you come back to your life, jūs atgriežaties savā dzīvē pēc tam, you see you have more distance. Jūs redzat, ka ir palielinājies attālums, distance. For some time at least. Vismaz kādu brīdi. For some time more distance to your work, to your studies. Just you don't worry that much. Distance, kaut vai uz brīdi ar jūsu darbu, studijām, jūs tik daudz vairs neuztraucaties. So, as I told you in the beginning, I make a short summary. Kā es jau sākumā teicu, es nobeigšu ar īstu kopsavilkumu. There is inspiration, freedom, and love. Tātad ir iedvesma, brīvība un mīlestība. The source of all of this is mind. Un tā visa avots ir prāts. But it is not this mind with which we are engaged with thinking. Bet tas nav tas prāts, kurš ir iesaistīts domāšanas procesā. And to experience it, we have to use our body, mind, and breath. Un, lai to piedzīvotu, mums ir jāizmanto savs ķermenis, prāts un elpa. And this is the only secret. Un tas ir vienīgais noslēpums. Because you have it already. Jo jums tas jau ir. You have it. Jums tas ir. You have it. Jums tas ir. You really have it. Jums tas patiešām ir. There's nothing to look for outside. Nav nekas, kas būtu jāmeklē ārpus jums. When you will get old, kad jūs kļūsiet veci, all your girlfriends or your boyfriends, visi draugi, draudzenes izplēnēs. All money you earn will have no any meaning. Visa nauda, kuru jūs būsiet nopelnījuši, tai nebūs nekādas nozīmes. When you die, you leave everything behind. Kad jūs nomirsiet, tad viss paliks aiz jums. If you had nice breast, you couldn't get your breast with yourself. Ja jūs būsiet radījuši skaistas krūtis, tad arī tās paliks aiz jums. No way, we take it. We take your butt. Tad nekādā gadījumā nepieļausim, mēs paņemsim jūsu ķermeni. You have to go alone. Jums jāaiziet vienā. Without body. Bez ķermeni. What will be left will be mind. Kas paliks, tas būs prāts. You will find your way to your kingdom. Jūs atradīsiet savu ceļu, savu karaļvalsti. You will easily die. Nomirsiet viegli. Without any concern. Bez rūpēm. No fear. Bez bailēm. Just so easy. Pavisam vienkārši. So happy. Laimīgi. I hope so. Es ceru. That you will really see your dignity in your mind and your breath and your body. Ka jūs patiešām saskatīsiet savu cieņu savā prātā, savā elpā un savā ķermenī. And you will inherit your kingdom. Ka jūs mantosiet savu karaļvalsti. Extremely, extremely deep mind, which is full of life. Ļoti, ļoti dziļš prāts, pilns ar dzīvību, life. That's what I wanted to tell you. Tas ir tas, ko es jums gribēju pastāstīt. Thank you that you listened. Paldies, ka jūs uzklausījāt. But now if you have any questions, just go ahead. Bet tagad, ja ir jautājumi, tad jautājiet. And you can ask any kind of question. Varat jautāt jebkuru jautājumu. Even about modern art. Pat par moderno mākslu. Because I have no any clue or idea. Jo man nav nekādu ļauna doma. So I have freedom to answer any question. Es esmu brīvs atbildēt jebkuru jautājumu.